viss pa vektoriem telpām zem 3 minūtēm. Vektoriem telpā pirmā formula palīdz izteikt vektoru koordinātus. Tad, ja mēs zinām vektoru sākuma punktu un vektoru beigu punktu, mēs varam izteikt, ka vektora garums ir beigu punktu koordinātas mīnus visas sākuma punktu koordinātas. Ja tu zini, kad punkts A ir 7 un tev beigu punkts būs 5, tad atņemsi no 5 mīnus 7, tev būs x koordināta mīnus 2 un tā tālāk. Lai saskaitītu divus vektorus, tu saskaiti vienkārši šo vektoru koordinātas. Ja viņas ir negatīvas, tu atņem, tas ir vienkārši saskaiti koordinātas, kādas viņas ir. Un tu pareizini vektoru B ar kādu koeficientu, piemēram 2, ja tev vektoru B koordinātas būtu 2 reiz x, 2 reiz y un 2 reiz z. Vektoru moduls ir vektoru skaitliskais garums, vienmēr pozitīvs, nekad nav negatīvs šī pēdējā formula. To izsaka, ka saskaitot katru vektoru koordinātu, to kāpinot kvadrātā un no visas šīs summas izvalkot kvadrāta sakni. Eksāmena uzdevums, vektoru BE modulis, tā ir pēdējā formula, ko apskatījām, ir vienkārši formulā 0 kvadrātā plus mīnus 4 kvadrātā plus 4 kvadrātā un kvadrāta sakni tam visam pa virsu. Tas ir kvadrāta sakni no 32 un atbilde ir B 4 reiz kvadrāta sakni no 2. Nosakīja punktu F koordināts, tas ir, kur viņš atrodas plaknē. Punkts. Tad F viņš ir pavīdījies 0 x vienības. Viņš ir 4 y vienības pavīdījies, pa labi x asī ir pozitīva skaļa, pa kreisi negatīva. Viņš ir 4 vienības pa augšu pavīdījies z asī. Nosaka vektoru CH koordināts. Tas ir, cik ļoti viņš pārbīdās telpā. Kā redzēt, šis vektors ir taisns, viņš nav slīps. Tikai viņš ir taisna līnija tik uz papīra līnijas, tāpēc viņam būs x koordināta 0, jo viņš ir plaknē, viņš nav slīps. Viņam y koordināta ir mīnus 4, jo vektoru bultiņa ir uz kreiso pusi, kas ir pretēji y asī, tāpēc mīnus 4, un z koordināta ir 4, un viņš ir 4 vienības uz augšu aizgājis z asī.